Lai īstenot organizācijas darbības pamatmērķi, Apeirons regulāri veic vides pieejamības monitoringu, apsekojot ēkas visās Latvijas pašvaldībās un novērtē to atbilstību vides pieejamības prasībām. Šoreiz devāmies uz Smilteni, jo bija saņemta ziņa, ka Smiltenei pagājušā gada nogalē nodots eksploatācijā bērnudārzs, kas neatbilst būvniecības normām par vides pieejamību. Mēs atrodamies Smiltenē, Mētras ielā, bērnudārzā, kurš tika renovēts un pieņemts eksploatācijā septembrī 2010. gadā un renovēts pēc esošās informācijas par Eiropas reģionu attīstības fonda līdzekļiem. Mūs kā biedrība, kas darbojas cilvēku ar invaliditāti tiesību un interešu aizstāvības jomā, radīja bažas, redzot, ka šis bērnudārzs jau tīri vizuāli garām ejot, iekļūšana, respektīvi bērnudārzā nenodrošina bērniem ar īpašām vajadzībām vai cilvēkiem ar kustību traucējumiem iekļūt pašā ēkā jau kā tādā, kā šobrīd mēs šeit arī stāvam un jau redzam. Šāda tipa ēkām visiem normatīviem ir jāatbilst, lai cilvēki ar kustību traucējumiem varētu apmeklēt bērnudārzu. Vienalga, vai tas ir bērns, vai tie ir vecāki, vai varbūt pedagogi, viņam ir jābūt pieejamam. Mēs esam kā biedrība griezušies ar iesniegumu Smiltenes pilsētas vai novada domē un norādījuši uz šīm nepilnībām, uz kurām mēs esam saņēmuši atbildi par to, ka tiks uzlabota situācija, kad ir komisija, kas vēlreiz šo jautājumu skatīs, bet bažas radīja tieši tas, ka nav konkrētības. Mums ļoti interesētu termiņi, līdz kuram tad veidos komisiju un kad tad reāli mēs ieraudzīsim iznākumu, kad šīs te kļūdas ir labotas. Kāpēc projektētāji agroprojekts viņiem arī spieķis, cik zināms kādreiz iedots pa projektiem? Kāpēc viņiem šitajā te projektiņā, vispār kā pa celmiem viņi gāja jāatzīst, jā? Un cita starpā kaut kā ir jāatzīst tādā īsti. Projekts bija saskaņots, likās, ka tie projektētāji visu zina un ko un var, un kaut kāda izņēmuma var būt, bet beigās, kā arī mums tā saraksts ir izveidojusies, kad sabiedriska apspriešana nebija objektam šim rekonstrukcijas tāds maziņš viņš samērā, un tad tā kaut kā, ka pēkšņi viņš nāca uz beigām, tad, laikam, cilvēki vai jūs vai kāds bija konstatējis, ka kaut kas īsti no tā viedokļa līdz galam nav, jā. Kaut gan tie, ārā tie trotuāri, un kas tur ir taisīti platie, cik var tik ir, bet, un Baltgalvi kunga, tad tas atzinums bija, tāds, Ģirds Baltgalvas Valmieras nodaļas vadītājs agroprojekta, kad, ir tas, kurš tur pants 1.16 vai kaut kāds tur, kad izņēmumi var būt kaut kur, ka galīgi, kad nevar uzprojektēt, teiksim, tā, lai no ielas tiek iekšā, teiksim, tādā virzienā. Iziesim varbūt, kad jārā, tur arī tai otrai grupai ir, tik vienīgais variants tad ir tāds, kā, kad, mēs uztaisām to koku tādu uzbrauktu, šitā ir celtnieku uz ātro kaut ko, kad sākās viss šitais tādu, bet, viņi nav pareizi, protams, tur 20% kritums vai vēl vairāk 28 laikā. Uz 8 uztaisīs, tātad zīmējums ir, viņš ir vietējā zina labāk, Smiltenes kokā, tātad tas pasūtījums top gatavs pašlaik. Tā kā, Galvenais, ka būvvalde ir pieņēmusi objektu eksploatācijā, kurš neatbilst normatīviem. Tas ir tā apsvērums. To es nemāku spriest īsti. Kāds projekts bija apstiprināts, viņi to arī pieņēma. Ko tad darīt? Ja neatbilst būvnormatīviem, būvvalde jau nevar nemaz pieņemt. Un būvvalde jau ir Smiltenes domas pakļautībā. Jā. Tā kā es domāju, tā atbilstība jāizlabo. Viss, kā jau mēs te tajā vēstulī bijām rakstījuši, speciālistiem ir uzdots, mēs te kopā ar būvinženieri esam nokārtojuši, tātad tie rasējumi ir viņš procesā, kas attiecas uz apmeklētājiem, kaut kādiem pasākumiem. Jā, es piekrītu, un tāpēc arī tā vēstule tā ir sagatavot, izlabosim. Nebija te būvprojektā, un mēs, protams, esam izdarījuši secinājumus tādas, ka varbūt to agroprojektu tagad tā kā nesadarbojamies vairāk. Tā ir arī viņa kļūda, protams.
jūsu aizbildniecībā, var teikt, ir meitenīte ar šīm te īpašām, varētu teikt, vajadzībām? Pastāstīt varbūt par to. Man ir Elizabete, meitenīte 6 gadi, ar kustību traucējumiem. Bet, cerebrālā trieka viņai bija. Un kā jūs, teiksim, tiekat galā varbūt? It kā, man liekas, ka tīri labi mēs tiekam galā, jo attiecībā, tā par, kā lai saka to, runas veids visu, kā lai saka to, kā lai to pasaka. Viņai principā ir viss kārtībā, viņai vienīgais mīnusiņš ir, kad viņa nevar pati pārvietoties. Runājot tad par šo te, teiksim, pārvietošanās iespējām šādiem te bērniem, kā jūs uzskatāt jūsu bērnu dārzā, kā ir ar šiem te aprīkojumiem, pārvietošanās iespējām? Par cik mums ir pirmais gadījums tāds, tad mana doma, man tā grūti spriest īstenībā tā par kā tur būtu, ja būtu smagāki. Mums ar Elizabeti īstenībā nekādu sūdzību nav. Būtībā jūs viņu pavadiet un... Jā, es viņu pavadu uz ēdnicu, apsēdinu krēsliņā, ēst viņa patēda. Ja vajag, tad es palīdzu, protams, jo rociņas arī viņai it kā, viņa nevar kā visi citi rakstīt un saņemt, jā. Un ar liftu mēs braucam abas divas un tā, ejam, staigājam. Man jāsaka, ka katrs bērniņš, kuram ir kādas īpašas vajadzības, atšķirās. Viens bērns no otra atšķirās. Un saskaroties ar tiem bērniņiem, kuriem ir kaut kādas īpašas vajadzības pie mums, kas nāk uz bērnu dārzu, jāsaka, ka katram bērnam ir kaut kas savs vajadzīgs. Ja mēs runājam par Elizabeti, tad viņai sākumā tas bija ratiņkrēsls un tagad staigulītis. Ja mēs runājam par citiem bērniem, tad varbūt tur ir vajadzīgs cits aprīkojums, un katru gadījumu mēs izskatām un risinam individuāli. Es tā varētu atbildēt tā vispārīgi. Un kā jūs uzskatāt, teiksim, šis te bērndārs ir jauns, nesen celts, tad viņš ir pielāgots šiem te apstākļiem? Strādājot, es redzu, ka par to ir domāts. Un jāsaka, ka ikdienā dažreiz jau ir tādas elementāras lietas, uz ko mēs paklūpam, ja? Un tās mēs visi kopā mēģinam risināt. Un man jāsaka, līdz šim mums ir izdevies atrisināt pilnīgi visus jautājumus, kas ir saistīti ar šādiem bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Kā jau es teicu iepriekš, tad Smiltenē bērndārs ir viens, pamatkorpus ir šeit Rīgas iela 8, un šogad pabeidz rekonstrukciju Mētras ielas 11a, 2 grupiņas, atsevišķa grupa, daļēji aprīkot arī bez ēdināšanas, tātad tikai 2 grupas, kur pieved ēdienu. Cita starpā, par cik tas ir ļoti saspiestos apstākļos, tur iekš privāti īpašumu, pilsētas iela un reliefs. Kaut kā projektēšanas gaitā projektētāji, kā mēs arī atzīstam, sarakstē ar Apeironu un ar vietējo šo kustību traucējumu biedrību, kad visi tie risinājumi varbūt nav 100% ievēroti. Ja? Ņemot vērā, kad arī apmeklētājiem jānodrošina, mēs esam pieņēmuši tad arī lēmumu, kad šo uzbrauktu, kas ir tagad pagaidu pielikt tādu neatbilstošu standartam, pārtaisīs atbilstoši standartam koku konstrukcijās ar 8% kritumu. Iespēja robežās tad tiks arī pielāgots. Tas nozīmē šīs Mētras ielas korpus, kaut gan tur nav paredzēts izvietot šos bērnus tieši tajā korpusā. Kaut kā mums jāmāk labāk komunicēt, es gribētu teikt. Jo, cik es zinu, arī apsekojumi veikti arī šī te objektā, kur mēs esam, kad kaut kā tā varēja jau pabrīdināt un tad kopīgi skatīties, bet it kā būvniekiem tur saraga bija saķeršanās, teiksim tā kaut kā, kad ienāk kaut ko pārbauda un izsaka pretenzijas, nemaz neredzot to projektu vēl, kaut gan daudz kas tur bija. Tā mums jāmāk labāk komunicēt, es domāju, ka ceru, ka izdosies.